daudz, kas no arī, šī gada. ja tas arī te daudz, kas par to PVN noderēs arī viņiem. Un man liekas, kas par apgalmu ieliku arī noderēs. Ēteru? Labdien, labdien, vai mani visi dzird tie, kas vēlās un jau pieslēdzās? Drīzumā sāksim semināru, webināru šoreiz attālinātu, vai visi mani labi dzird. Vajadzētu dzirdēt un redzēt to, kas ir ekrānā materiāli. Tad iekārtojieties ērti. Vismaz kāda stunda, pusotra mums paies, šeit izrunājot dažādas aktualitātes. Gaidām. Visi iekārtojas, tad ir jau viens, nu jau visi slēdzas klāt. Pāris minūtītes, lai tiešām visi pagūst pieslēgties. Tad arī sāksim. Atkal jauns gads nāk ar jaunām aktualitātēm, pārsvarā labvēlīgām mazajam biznesam, bet visu pēc kārtas izrunāsim. Nu, kā tur mums ir, jau varam sākt? Ja? Nu, labi. Tātad, kā jau regulāri varētu teikt, vai igadēji, Pats LV grāmatvedības sistēmas pašnodarbinātajiem, kas piedāvā un mazajiem uzņēmējiem, rīko šādu webināru un ir uzaicinājis arī mani, tātad es esmu Inga un Leibus no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, kas ir Jelgavā, jums pastāstīt par šīm nodokļu aktualitātēm pašnodarbinātajiem. Tātad vispirms ļaujiet jums visiem novēlēt laimīgu jauno gadu, lai jums veiksmīgs šis gads, lai, kā saka, mieru pilns šis gads, un lai ar vien vairāk mēs paši arī novērtējam gan mazā biznesa produktu, gan pakalpojumu un esam aktīvi ne tikai piedāvājot preci un pakalpojumu, bet arī kā pircēji, kā pakalpojumu saņēmēji, un lai mums, kā saka, izdodās audzēt ekonomiku un arī šo mazo biznesu atbalstīt. Nu, lūk, un tātad sāksim. Šis šodienas seminārs tātad ir pašnodarbinātajiem. Tas ir tiem, kas ir reģistrējuši savu saimniecisko darbību valsts ieņēmuma dienestā. Autoriem būs burtiski viens teikums, jo viņi var turpināt tā kā līdz šim ir pagarināts pārējais periods. Un indāliem komersantiem, indāliem uzņēmiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem. Un tad ejam pēc kārtas visu. Tūlīt mēs visu sagatavojam un tātad ejam pie satura. Burtiski pāris, ja viens pat laikam, pāris slaidi ir par grāmatvedības likuma normām, kas mainās un kas ir jāņem vērā arī pašnodarbinātajiem.
Tad pēc tam jau pāriesim pie nodokļiem, un gan iedzīvotāja ienākuma nodokli, gan sociālās apdrošināšanas iemaksas skatīsim, gan mikro uzņēmuma nodokļa ļoti mazas izmaiņas, bet labvēlīgas tiešām. Īsi arī par nodokļiem no darba samaksas, ja nu kāds pašnodarbinātais arī algo darbiniekus, jo, protams, ka to drīkst darīt, es vēlreiz uzsveru, tātad ikviena persona, vienalga vai fiziska vai juridiska, drīkst algot darbiniekus, tikai, kļūstot par darba devēju, ir jāmaksā nodokļi no darba samaksas, ja? Un tos tad arī īsi paskatīsim, kas mainās. Pašas būtiskākās varbūt izmaiņas arī ir pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijā. Tad kurā brīdī ir jākļūst par PVN maksātāju, par to tad pašās beigās izrunāsim. Un šeit ir ielikt arī grāmatiņa, ja nu kāds vēlās vēl palasīt. Esmu tad uzrakstījusi tādu grāmatiņu, pašnodarbināto grāmatvedību un nodokļi. Tur gan, protams, nebūs jaunākais, jo tā ir 22. gada. Iespējams, ka arī 25. gadā tiks sagatavota. Vispirms tādu priekšstatām, kā mēs saprotam, pašnodarbinātajiem ļoti svarīgi ir zināt nodokļu likumus. Kāpēc? Tāpēc, ka grāmatvedība ir pakļauta tieši pareizai nodokļu aprēķināšanai. Un tāpēc arī ir tik svarīgi ne tikai grāmatvedības izmaiņas, bet tieši visu nodokļu izmaiņas. Un katrā no šiem, gan iedzīvotāja ienākuma nodokļiem, sociālajai apdrošināšanai, mikro un PVN, ir grozījumi, kas stājas spēkā ar šī gada janvāri. Tāpēc par to jāizrunā. Savukārt, ja mēs runājam par ministra kabineta noteikumiem, kas reglamentē šo kārtību, kādā veidā kārto grāmatvedību, vai tas ir vienkāršajā ierakstā vai divkāršajā ierakstā, joprojām esot kā iedzīvotāja ienākuma nodokļu maksātājs, izmaiņu nav, tātad grozījumu nav, grāmatvedību mēs veicam tieši tāpat. Ja? Tad tikai nodokļos ir izmaiņas. Un arī apakšā ir pieminēta vēl viena noteikumi par iedzīvotāju ienākumu nodokļu deklarācijām. Tur bija grozījumi šajos noteikumos 24. gada janvārī, bet tie, kas jau gatavoja gada ienākumu deklarāciju par 23. gadu, tad jau zina tos grozījumus, kādi tur bija. Tātad deklarācija ir kļuvusi ievērojami vienkāršāk aizpildāma, un 23. gadā, ja jūs pildījāt, tad tieši tāpat ir arī jāaizpild par 24. gadu. Es domāju, ka nekādas galvas sāpes jums tas neradīs, tāpēc, ka tur tiešām ir ļoti vienkārši. Mēs norādām ieņēmumus no saimnieciskās darbības un izdevumus saimnieciskai darbībai un aprēķina šo ienākumu automātiski, ja, un arī nodokļu likmi piemēro automātiski kopā visiem apliekamajiem ienākumiem, un ir saglabāta kārtība arī, ka jūs varat sekt iepriekšējo gadu zaudējumus, 3 gadu zaudējums, ja tādi bija, bet tas viss notiek automātiski, jāsaka. Ja? Tur lauksaimniekiem drusciņi sarežģītāk, bet es domāju, ka arī viņi jau ir pieraduši pie tā. Tad jaunumu nav. Un tad pie grāmatvedības likuma. Šis slaids, ko es stāstu, ir sens un nav nekādu izmaiņu, bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ik viens, kas uzsāk saimniecisko darbību un ir pilnīgi vienalga, vai tas ir kā pašnodarbinātais vidā reģistrēts vai SIA, tad atbild arī par to, lai tā grāmatvedība tiktu kvalitatīvi sakārtota, lai dokumenti būtu saglabāti. Un likums nosaka šo atbildīgo personu vadītāju, un pašnodarbinātais ir pats par visu atbild, ja, tā skaitā par grāmatvedību. Un ir vienalga, kurš kārto grāmatvedību, vai tas ir ārpakalpojumu sniedzējs vai pieņemts grāmatvedības darbā, tad par visu atbild pats vadītājs, ja, tad pats pašnodarbinātais. SIA valde. Ja. Lūk.
Atceramies arī, ka visi dokumenti ir jāglabā, un tas ir īpaši svarīgi aizdomāties tajos brīžos, kad jūs mainat kādu grāmatvedības, pāriet no vienas sistēmas uz otru, kādu ņemat programmu citu, mainiet. Tātad visi dokumenti ir jāsaglabā vismaz 5 gadi, jā, bet, piemēram, inventarizācijas saraksti, tur žurnāls ieņēma izdevumu pat 10 gadi, jā, par darbiniekam aprēķinātām algām 10 gadi. Tad ņemiet vērā, ka visi dokumenti jums ir jāglabā. Ne jau papīra formā, mums jau ir atļauts jau arī elektroniski, tad mēs pārvēršam visu elektroniski, piemēram, noskanējam un saglabājam savā datorā failos, bet tad arī mums jābūt ir drošiem, ka tie faili neizdzisīs, dators nenojūgs, tad noteikti kādā padomājiet, kur jūs to glabājat, ja, lai nepazūstu. Un tātad elektroniskā formā, jeb cilvēku lasāmā formātā, jo mēs varam atvērt, izlasīt datorā, mēs varam arī izdrukāt, ja kādam ir nepieciešams. Tas ir tā vienkārši runājot. Un tad tās jaunums, par ko ir vērts aizdomāties visiem, kuri izsniedz rēķinu pašvaldības jeb valsts iestādei. Tiem jau no šī gada, bet visiem, pilnīgi visiem, kas izrakstīs rēķinus no 26. gada. Tātad strukturēts elektroniskais rēķins. Tas nav, kā saka, Excelī sagatavots vienkārši un PDF-ā nosūtīts citam rēķins nekādā gadījumā. Te ir stāsts par tādu rēķinu, kuru var nolasīt automātiski. Tātad tas, kuram jūs iesniedzat šo rēķinu, var nolasīt šo informāciju automātiski un elektroniski apstrādāt. Tas ir strukturēts elektroniskais rēķins. Tautā mēs sakam e-rēķins, ja? Un vēlreiz atkārtoju, tātad visi, kas raksta rēķinus valsts vai pašvaldību iestādei, to dara jau no šī gada, tad lieto šo strukturētos elektroniskos rēķinus. Pārējie, tātad sākot ar 26. gada 1. janvāri. Tāpēc iesaku jau laicīgi sagatavoties, un apakšā es esmu norādījusi vienkāršāko risinājumu, ko es pati esmu izmantojusi, un tiešām tas ir tik vienkārši, ka nevajadzētu būt problēmām, un ja ir problēma, tad vienkārši jāpaicina blakus kādu cilvēku, kas, kā saka, internetā labi orientējas un māka visu ātri izdarīt, ja? Tad visvienkāršākais ir izmantot portālu Latvija LV, bet pirms tam gan ir jābūt noformētam e-parakstam, jums ir, uz to vārdu uzvārdu, ja jūs esat pašnodarbinātais, jeb ja uzņēmumam, tad uz uzņēmumu adresē jābūt, ja? Un tad ir jāizvēlās, tad, kad jūs jau pildīsiet, tad, redzēsiet, ka pie e-adreses izvēle pie vārda uzvārda vai pie uzņēmuma nosaukuma, un tad izvēlas rakstīt, izvēlas veidlapu, veidlapa joprojām, manuprāt, ir tikai viena, tieši piedāvā šo e-rēķinu izveidot, un tad jūs ievedat visus datus šai veidlapā par pakalpojumu saņēmēju, ja, kam jūs sūtīsiet tātad, ja, maksātāju, un par sevi, un saglabājam attiecīgi, un tad var vai nu lejuplādēt, vai uzreiz nosūtīt. Es izvēlējos PDF formātu, jā, un tas arī var izlasīt datorā, redzēt, un tātad tas būs tas strukturētais elektroniskais rēķins, kurš jāsāk lietot no šī gada, tad sagatavot rēķinu valsts vai pašvaldību iestādēm apmaksai, pārējiem no nākamā gada. Un nejauciet ar vienkāršu PDF-ā tur, piemēram, Excelī sagatavots un pārvērsts PDF-ā. Tas nav tas. Jā, šeit ir stāsts par tādu citu lietu. Tik daudz par grāmatvedību. Tad gan tālāk ejam pie nodokļiem. Un tātad
sākam ar to, ka jūs esiet pašnodarbinātais, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā. Tad jūs reģistrējiet savus ieņēmumus un izdevumus saimnieciskai darbībai, un attiecīgi no tā tad rēķiniet nodokļus. Katru ceturksni jūs rēķiniet pašnodarbinātās sociālās iemaksas, un kas mums mainās? Likme paliek tā pati, 31,7. Tā, man vai nav 0,7 laikam, es esmu nokļūdījusies, 31,07, jā, neesmu pamanījusi. Tālāk man būs piemēri un būs viss pareizi. 31,07% no minimālās algas, un te nu uzreiz jāsaka, ka šis maksājums no minimālās algas kļūs lielāks, būs piemēri tālāk, jo minimālā alga par 40 eiro ir palielināta. Un par pārējo ienākumu, tad, kas ir mazāks vai lielāks, paliek tie paši 10%. Un noteikti ir jāsaprot, ka tie 10% tiek maksāti tikai pensiju apdrošināšanai. Turklāt tās iemaksas nonāk tikai pensiju pirmajā līmenī, tie 10%. Bet, ja maksā to pilno 31,07% no minimālās algas, tad tur gan ir apdrošinājums 5 apdrošināšanas veidiem. Tur ir gan pensijas apdrošinājums, gan maternitātes slimības, gan invaliditātes, vecāku apdrošināšana un slimības apdrošināšana. Tur ir tie 5 apdrošināšanas veidi. Lūk, tad ziņojums paliek tāpat katru ceturkšņi, rēķinam par katru mēnesi, tāpat paliek izņēmums lauksaimniekiem un autoriem, viņi rēķina šo 10% iemaksu no gada peļņas. Ja? Tas tiek ņemts vērā, ka ienākumi var būt ļoti neregulāri. Ja, lauksaimniekam vienreiz mēnesī, varbūt vienreiz gadā viņš realizē produkciju, un autoram arī tāpat varētu būt, ka viņš visu gadu strādā, bet vienā mēnesī realizē to, ko viņš ir sastrādājis. Ja, un tāpēc viņiem ir šī iespēja joprojām saglabāta. Un tāpat arī ir palicis, ka pašnodarbinātā sociālo nav jāmaksā šajās dažās nozerēs, tas ir lauksaimniekiem, autora atlīdzības saņēmējiem un nekustamā īpašuma pārvaldītājiem, ja viņi ir pensijā vai 1. 2. grupas invalīdi. Tur izmaiņu nav, jā, tikai atkārtoju. Un otrs nodoklis, kas šajā gadījumā ir jāpatur prātā un ar ko jārēķinās, tiek rēķināts vienreiz gadā gada ienākuma deklarācijā. Un pagaidām iesniedzot par 24. gadu deklarāciju ir vecās likmes, kuras piemērosies automātiski, kā jau es teicu, jūs ievadīsiet datus par saimniecisko darbību, un jums sasummēsies gada ienākumi, un attiecīgi 20%, ja pārsniegs 20,400 eiro, 23% par to pārsniegumu, un attiecīgi tālāk 31% jau par lielākiem ienākumiem. Jā, nākamgad, ja precīzāk šogad, jārēķinās, ka par šī gada ienākumu būs lielāki nodokļi, bet nevajag uzreiz sabīties, maksājums nevienmēr būs lielāks, un to es rādīšu ar piemēriem, jo mums nāks klāt neapliekamais minimums, bet par to mēs runāsim. Lūk. Jā, man ir arī norādīts, ka piemēro neapliekamo minimumu un atvieglojums, bet, protams, ka ņemiet vērā, ka to ik viens mēs varam tikai vienā vietā piemērot, tad, ja jūs esiet gan darba attiecībās, gan vēl paralēli pašnodarbinātais, tad droši vien, ka grāmatiņa būs darba vietā un tur jau piemēros. Tad attiecīgi, jums nodokļi iznāks no saimnieciskās darbības lielāki, to es rādīšu ar piemēru. Un saglabāts ir tas minimālais 50 eiro maksājums gada deklarācijā par saimniecisko darbību, ja nav maksāti nodokļi par darbiniekiem vai sociālais par sevi, un arī 1. 2. darbības gadā nav jāmaksā tie 50 eiro no reģistrācijas un pēdējā. Ja? Tāda kārtība jau bija, tur nekas jauns nav. Lūk, un tagad ir tāds kopsavilkums, centos vienā slaidā salikt pilnīgi visu, kas attiec uz iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tātad vēlreiz uzsveru, aizpildot deklarāciju, jums būs svarīgi, kā ir 24. gadā,
bet jau domājot par nākotni, tad izrunāsim, kā ar 25. gadā. Tātad šogad jau iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme ir lielāka. Jā. Diezgan būtiski lielāka, tad 25,5%, bet vairs nav divas likmes, kā bija 20,23, tagad ir 25,5% visiem ienākumiem, kas nepārsniedz, es uzreiz teikšu gada skaitli, jo pašnodarbinātiem svarīgāks ir gada skaitlis. Tad, kas nepārsniedz gadā 105 300 eiro. Jā, tad būs šī likme. Ja būs vairāk ienākumi, tad par šo pārsniegumu iestāsies likme 33%. Tad arī vairāk nekā par 24. gadu, jo tad bija 31. Jā, arī jārēķinās, ja gadījumā jums ir arī ienākumi no kapitāla, pieņemsim, jums procentu bankā tiek rēķināti, ja, par atlikumu, tad arī par to būs lielāka procenta ieturēta 25,5%. Kur saglabājas mazā likme? Tātad ienākumam no personīgā meža, gan cirsmas, gan kūkmateriāliem, gan arī īre noma. Tātad, ja jūs izīrējat, iznomājat īpašumu, joprojām ir šie 10% saglabāti arī 25. gadā. Kapitāla pieauguma, tad, ja tas ir apliekams, jā, tad tur arī ir lielāka likme. Un vēl jārēķinās, ja jums tiešām ir ļoti lieli ienākumi gadā, tas ir pārsniedz 200 000 eiro, tad jums vēl ir papildu likme par to pārsniegumu 3%. Un turklāt tos 200 000 rēķinās ne tikai no apliekamajiem ienākumiem, bet apakšā man tur norādīts, ka pieskaita arī dažus ar iedzīvotāju ienākumu neapliekams ienākumus, par kuriem jau ir samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis. Kā piemērs, tās ir dividendes, ko jūs iepriekš tad par tām vairs nebija papildus nodoklis, jo ir uzņēmuma ienākuma nodoklis samaksāts. Tad ar 25. gadu arī tas tiek ieskaitīts tās 200 000 ienākumā. Un ja tiks pārsniegts, tad par to ir tie 3% papildus. Jā. Lūk, tas tātad ir likmes palielinājums, bet no otras puses mēs skatāmies labā ziņa, ir neapliekamais minimums visiem. Tad aizmirstam šo terminu, kāds mums bija, kā viņš saucās, bija prognozētais, bet tad, diferencētais neapliekamais minimums. Tad, jau no 18. gada šķiet mums bija, tad, jo lielāk ienākumi, jo mazāks neapliekamais. Tas ir beidzies, un no šī gada pilnīgi ikvienam pienākas neapliekamais minimums. Jā, pilnīgi ikvienam. Tie, kas nav vēl pensijas cilvēki, tiem tas ir 510 eiro mēnesī. Un es pat esmu tur maziem burtiņiem pierakstījusi, ka tas dod iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu 130 eiro, drusku pāri. Kāpēc? 510 pareizniet ar 25,5%. Tātad jums no pirmā eiro nereiķinās nodokli, bet 510 tātad neapliks ar nodokli. Un gadā, tas sareizinot ar 12, sanāk 6120, tātad ikvienam neapliekams minimums. Izņemot, ja jūs esat tikai mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji, jo tur vispār netiek nodokļu atvieglojumi nekādi, bet par to mēs runāsim. Tā, un tātad tas ir 25. gadu. 24. gada deklarācijā joprojām būs šis diferencētais neapliekamais minimums, kurš automātiski tiks sarēķināts atbilstoši tam, cik lieli ir jūsu ienākumi. Un te man arī maziem burtiņiem ir paskaidrots, ka tur arī tiek ņemti vērā visi ienākumi, arī ar samazināto likmi. Netiek ņemts vērā tikai patentu maksa, ja kāds maksā tur mikro uzņēmuma nodokli, tie ienākumi un neapliekamie. Jā, bet tas nav nekas jauns, tāpēc es vairāk par to arī nerunāsim. Kas ir jauns gan un kas ir jāsaprot?
Pensionāram arī ir neapliekamais minimums, un tāds viņam arī bija. Te kā nav jaunumu, bet jaunums ir šī daudzreiz lielāka summa, tātad dubultotā summa bija 500 eiro mēnesī, tagad ir 1000, jeb gadā 12 000. Un kā jūs ziniet, tad pensionārs, kas strādā, pat var izvēlēties iesniegt nodokļu grāmatiņu darba vietā, un tad viņam dala uz pusēm šo neapliekamo. Ko tas nozīmē? Tad 500 neapliekamo piemēro darba vietā un 500 neapliekamo piemēro pensijai. Kāpēc tā sadalīja? Tāpēc, ka mums ir lielākā daļa pensionāru, kuru pensijas nepārsniedz tos 500 eiro. Ja? Un ja viņi vēl papildu strādā un nebūtu šis sadalītais neapliekamais, tad viņiem no algas būtu jāmaksā lielāki nodokļi un mēs zaudētu darbspēku. Ja? Kā jūs zinat, mums darbspēks trūkst un mēs esam interesēti, lai cilvēki arī pensijas vecumā turpina strādāt. Tāpēc ir šī priekšrocība. Tā ir priekšrocība, ja, ka var sadalīt. Bet kā darīt, ja jūs esat pašnodarbinātais? Tad pieņemsim pensionārs plus pašnodarbinātais. Tad jums gada laikā īsti jau nav nozīmes dalīt. Ja? Tad jūs visu variet piemērot pensijai, jo pēc tam, kad iesniegsiet gada ienākumu deklarāciju, jums šā vai tā, tāpat kā tas ir jau iepriekšējos gadus, piemēros visu pensionāru neapliekamo minimumu 12 000, un ja jūsu pensija nav tik liela, tad nav šie 1000 eiro mēnesī, tad jums attiecīgi par saimniecisko darbību arī nodoklis būs mazāks, ja? Aprēķināts. Atvieglojumi par apgādājumu nav mainījušies, bet tie, kam pienākas šis atvieglojums, arī tā kā to izjutīs tādējādi, ka ja likme palielina, tad arī tas ieguvums no katra apgādājumā, kas ir jūsu nodokļu grāmatiņā, ir lielāks. Ja, ja 24. gadā bija 20% likme, tad bija 50 eiro samazinājums mēnesī, attiecīgi 6000 sanāk, ja, gadā. Tad tagad tas būs nevis 50 eiro samazinājums, bet 63,75 eiro samazinājums no nodokļa. Ja? Tad izdevīgāk iznāk. Ja? Lūk, tāds ir izmaiņas 25. gadā iedzīvotāju ienākumu nodoklim. Un te ir aprēķini. Tad mēs redzam ar piemēriem pie dažādiem ienākumiem. Sāksim skatīties kreiso pusīti, tur, kur man rakstīts vienīgie ienākumi. Tad pieņemsim, ka jūs tikai un vienīgi esat pašnodarbinātais, visi jūsu ienākumi no pašnodarbinātības. Un paskatāmies, kas notiek, ja jūsu ienākumi ir pavisam maziņi. 200 eiro mēnesī, izmaiņu praktiski nav. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs pilnā apmērā sociālo nemaksājat, tikai 10%, tā arī bija, un jūsu ienākumu neapliek ar nodokļiem, 510 eiro apmērā, jums tik liela nemaz nav, jā, tad jūs nodokļos nekādu izmaiņu. Arī pie 500 eiro mēnesī ir precīzi tas pats. Mēs te tā reiķinām vidēji, saimnieciskajā darbībā jau nav tik precīzi šie ienākumi, jā, tad varat reizināt ar 12, bet, lai uzskatāmāk strādīja par mēnesi. Tad skatāmies tālāk. Ja jūsu ienākums vidēji ir 1000 eiro mēnesī no saimnieciskās darbības, tad sociālās iemaksas jūs maksājiet nedaudz vairāk. Tieši tāpēc, ka tās rēķina no lielākas summas, nevis no 700, bet no 740. Un iznāk, ka jūsu tai pilnajai apdrošināšanai novirza, var teikt tā novirza, ja jums ieskaita 12,43 vairāk, ja, tad jums ir jāsamaksā 229,92 eiro par katru mēnesi, ja, kurā ir ienākumi lielāki par minimālo algu. Lūk, un savukārt par to pārsniegumu līdz 1000 eiro tā summiņa paliek mazāka, tad no 260 eiro 10% iznāk par 4 eiro mazāk. Un līdz ar to sociālais, vienalga, cik liela ir jūsu ienākumi, faktiski sanāk tad vairāk maksāt 8,43 eiro mēnesī. Ja pārsniedz jūsu ienākums minimālo algu, 740, ja?
Savukārt iedzīvotāja ienākuma nodokli jūs vinējiet. Tātad jums ir mazāks iedzīvotāja ienākuma nodoklis, neskatoties uz likmes palielinājumu, jo tiek piemērots neapliekamais minimums 510 pilnīgi visiem. Nu, un te es arī parēķinājusi, es ļoti aptuveni pie 1000 eiro algas, jo tur tad jārēķina, cik ir tas diferencētais neapliekamais, bet ieguvums ir, jā, apmēram kaut kādi 30 eiro varētu būt, un arī nodokļos kopā ieguvums ir. Bet jau precīzāk es varu pateikt, tātad pie 2000 eiro ienākuma mēnesī jūs maksājat IN mazāk par 51 eiro, jā, un kopā nodokļos mīnus 42,90 salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Jā. Nu, un, droši vien, ka jūs jau esat dzirdējuši, ka tagad šī nodokļu sistēma ir tā uzbūvēta, ka nav tā gluži, jo lielāka ienākuma, jo lielāks ieguvums no nodokļu samazinājuma, tā gluži nav. Vislielākie ieguvēji ir ap 2000 eiro mēnesī tie, kas saņem drusku vairāk varbūt, ja? Savukārt, ja ir vēl lielāki ienākumi mēnesī, tad tas ieguvums ir jau mazāks, ja? Kā redzat, pie 4000 sareiķināts IN samazinājums ir 12,84 un kopā nodokļi 3,90 mēnesī ir mazāk nekā iepriekšējā gadā. Un attiecīgi, ja jau būs vēl lielāki ienākumi, tad jau jums nāksies samaksāt vairāk iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja? Tātad kopumā es teikšu labā ziņa, neskatoties uz to, ka likme ir lielāka, mēs tomēr daudzi maksās nodokļus nedaudz mazāk. Savukārt netik laba ziņa, ja varētu teikt pat slikta ziņa, ir tiem, kam pašnodarbinātība ir kā papildus ienākums. Tātad jums ir darba vieta, kurā jūs saņemiet vismaz minimālo algu, es gribētu vēl piebilst, jā, vai varbūt nevis minimālo, bet vairāk kā 500 eiro, 510 eiro neto, ja, apmēram tā. Tātad, un plus vēl pašnodarbinātība, jo tad jums nāksies samaksāt vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka jums nebūs neapliekamā minimuma. To jau piemēros darba vietā. Ja? Un te es arī sarēķinājusi. Pat pie nelieliem ienākumiem, ja jums ir papildus darbam vēl ienākumi no saimnieciskās darbības, kaut vai tie ir 200 eiro mēnesī, jūs jau maksājat vairāk iedzīvotāju ienākumu par nodokli par 9,90. Pie 500 eiro jau turpat 25 eiro un tā uz priekšu. Ja? Pie 2000 tie jau ir turpat 100 eiro vairāk, gan sociālās iemaksas, gan arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tāpēc var būt tiem, kam ir pašnodarbinātība kā papildu ienākums, ar vienu vajadzētu padomāt, vai nav izdevīgs mikrouzņēmuma nodoklis, par ko mēs runāsim. Kāpēc? Tāpēc, ka likme nav palielināta. Tur tāpat ir tie 25%. Tā, ceru, ka sapratāt. Ātri izējam cauri, šeit arī izmaiņu nav, bet saglabātas iespējas gūt ienākumu arī nereģistrējot saimniecisko darbību. Tad lauksaimniekiem, lauka turismam, seņošu nogošana, jā, līdz 3000 eiro. Ja gadījumā kāds nolēma tomēr reģistrēt saimniecisko darbību, tad jāpatur prātā, ka tad iestājas arī sociālās iemaksas ir jāmaksā, ja noreģistrēts 3000 eiro neapliekas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet ir jāmaksā sociālais pašnodarbinātā. Kā jau es teicu, saglabājas īra noma, tur var nereģistrēt, bet var pieteikt vidam, jā, šo līgumu, un tad vai nomnieks ietur, vai es pats samaksāju gadu ienākumu deklarācijā. Jā. Un izdevumos var likt tikai nekustamā īpašuma nodokli par to konkrēto īpašumu. Jā. Tālāk arī kokmateriāli, kā jau es pieminēju, to tie 10% ietur izmaksātājs, tur arī nekas nav mainījies. Un tie, kas ir autori un saņem ienākumu no autora atlīdzības, jums arī ir saglabāta iespēja nereģistrēt saimniecisko darbību,
jo pārējais periods ir pagarināts. Bija līdz 24. gada beigām, tagad ir līdz 27. gada beigām. Tad jūs drīkstiet nereģistrēt, un tad pienākums ieturēt nodokli ir tam, kas jums izmaksā atlīdzību. Nodoklis nav palielināts, nav mainīts, ietur 25%. Tad, ja jums ir aprēķināts 1000 eiro, tad 250 ieturēs, 750 jūsējie, un dariet, ko gribiet ar to naudu. Ja? Un savukārt tie 250 valsts kase tos sadalīs precīzi tāpat kā mikronodokļu maksātājiem. 80% nonāks kā sociālās iemaksas tiem pašiem apdrošināšanas veidiem, kas ir pašnodarbinātajiem, un pārējais nonāks kā iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksājums. Ja, tad autori, bet var arī izvēlēties reģistrēt, ja? Nav nekas mainīts. Autori var izvēlēties reģistrēt, bet, manuprāt, šī norma ir tik laba, ka var turpināt nereģistrēt, un lai izmaksātājs ietur nodokli. Izņemot tos gadījumus, kad autoriem ir lieli izdevumi, ja? Viņam ir ļoti daudz, pašam jāiegūda, lai varētu radīt kaut ko, tad šiem jāpadomā, varbūt labāk ir reģistrēt saimniecisko darbību, pašam rēķināt nodokļus, tur nekas nav mainījies. Arī šeit samazinātā patentu maksa nekas nav mainījies, bet es tomēr to vienmēr katru gadu semināros uzsveru šo iespēju. Kāpēc? Tāpēc, ka ar vienu jaunu cilvēku to var izmantot. Jo šis attiec uz pensijas vecuma cilvēkiem, un šogad iet pensijā no 65 gadiem visi. Tātad visi, kas ir pensijas vecumā, arī priekšlaicīgi, kuram ir pensijas vecuma piešķirta un nav nevienas darba attiecības, atsevišķos darbības veidos var izvēlēties šo te samazināto patentu maksu, kas arī nav palielināta, tad ir 17 eiro par gadu vai 9 eiro par pusgadu, un dažos darbības veidos jūs to variet darīt, piemēram, te ir ādas tekstilu izstrādājuma amatniecība, tur apģērba labošana, floristika, un arī šie privātie mājsaimniecības pakalpojumi, kas ietver gan augli, gan privāti skolotāji, gan apkopēji, pensijas vecumā cilvēks, vai arī pirmās, otrās grupas invalīds. Bet, te ir ierobežots, ka viņš nedrīkst būt darba attiecībās, un ne vairāk kā 3000 eiro gadā viņš tā var nopelnīt. Ja? Tad tas ir saglabāts, te nekas nav mainīts, tikai tas, ka ar vienu jaunu cilvēku nāk klāt, kuri šo var izmantot, tie, kas ir pensijā. Lūk. Un tad mēs nonākam pie mikro uzņēmuma nodokļa, ko es jau pieminēju. Likme nav mainīta, tā ir labā ziņa, paliek 25%, bet no visa apgrozījuma. Nodokli aprēķināt ir ļoti vienkārši un ļoti vienkārši prognozēt. Un tāpēc ir vērts padomāt tiem, kuriem pašnodarbinātība ir papildu ienākuma avots. Tad viņam jau ir darba vieta, un papildu viņam ir neliela saimnieciskā darbība. Kāpēc? Mēs jau redzējām, jo nodokļi palielinās. Izvēle maksāt mikronodokli gan ir jāizdara iepriekšējā gada līdz 15. decembrim, tas ir nokavēts, bet paturam prātā, ka faktiski jau vēl ir tāda iespēja, ka mēs pārtraucam saimniecisko darbību un pēc kāda, ja mums nav tā, ka regulāri visu laiku kaut kas notiek, ja, un tā, ka būs nākamie ienākumi, varam noreģistrēt un pieteikties uz mikronodokli. Ja tāda iespēja nav, tad paturam prātā uz nākamo gadu, ja, jo likmes palielinājums būs arī tāds pats nākamajā gadā, tad nenokavējam 15. decembri, varbūt ir vērts padomāt par to mikro uzņēmumu nodokļu maksājumu. Tikai jāpatur prātā, kad šo nodokli nevar izvēlēties PVN maksātāji. Labā ziņa, kad apgrozījums var būt līdz tam brīdim, kamēr jums nav jāreģistrēts par PVN maksātāju, jūs varat izvēlēties mikronodokli. Personīgām vajadzībām tērēt, cik gribat, jā, tad tas jau sen ir atcelts. Tikai paturam prātā 25% ir, ja 4. daļa ir jāatlicina nodoklim. Un 4 reizes gadā tur arī nekas nav mainījies. Un kā jau es teicu, autoriem te ir precīzi tāpat, tikai autoriem nodokļu ietur
tas, kas maksā par šo autoru atlīdzību, bet tie, kas ir noreģistrējušies kā mikronodokļu maksātāji, viņi paši tātad samaksātu 25%, un valsts kasa sadala 80% sociālajai apdrošināšanai, un pārējais aiziet iedzīvotāju ienākumu nodoklim, un kā jau es pieminēju, tur nav nekādu atvieglojumu, nav ne neapliekamā minimuma, ne par apgādību, nekas nav, ja. Nu, lūk, un ir saglabāta arī iespēja vienkāršotai nodokļu nomaksājai izvēloties Industra banka, bet tā ir vienīgā banka, cik es zinu, un citās tas nav iespējams. Nu, lūk, un es ierāmēju, lai vēlreiz to pateiktu, bet faktiski tas nav mainījies no pagājušā gada. Ja pašnodarbinātais mikronodokļu maksātājs ir arī darba attiecībās, tad viņš drīkstēja jau pagājušajā gadā iesniegt nodokļu grāmatiņu un piemērot neapliekamo un visus pārējos atvieglojumus savā darba vietā. Tad tā ir arī ļoti labā ziņa, kas jau ir no pagājušā gada spēkā. Nu, un tagad... Kas tad ir, jo izmaiņas ir mikrouzņēmuma nodoklī, bet viņas ir, varbūt tādas, es nezinu, nevar teikt, gluži kosmētiskas, bet, ne katram tas tā kā ir noderīgi, jā, bet tās ir labvēlīgas, ja, tās ir labvēlīgas, jo tā doma ir tāda, ka arī, likumdevējs, ja, tad valdība atzīst, ka var būt tā, kad jums ir neregulāri ienākumi no saimnieciskās darbības. Un varbūt tā, ka jūs noreģistrējat pašnodarbinātību, sākat maksāt mikrouzņēmumu nodokli, veicat kaut kādu pasūtījumu, samaksājat nodokli un domājat, man vairs nevajadzēs, es vienkārši aizslēdzu. Ja? Es EDSā norādu, ka es pabeidzu savu saimniecisko darbību. Un bija tāda norma, kad otrais tajā pašā gadā es nevaru reģistrēties par mikronodokļu maksātāju. Tad vilciens aizgājis, tad man jārēķina vispārējā kārtībā. Tagad tas ir atcelts, likuma grozījumi ir, un es varu atkārtoti. Ja? Tad es varu, pavasarī man jau bija tāda situācija, tagad man ir rudenī vēl viens piedāvājums, es varētu vēl tur kaut ko izdarīt, jā, tur par to saņemot naudu, jā, apmaksu. Un man būtu izdevīgs tas mikro. Jā, es drīkstu to darīt, es varu atkārtot reģistrēt darbību, atkārtot izvēlēties mikro uzņēmumu nodokli. Vienīgi nevar būt pa vidu. Bijusi tāda situācija, ka es maksāju nodokļus vispārējā kārtībā. Ja, tad pa vidu es nevaru būt IN jeb UN maksātājs. Ja. Jūs varbūt prasīsiet, kāds sakars te ar uzņēmumu ienākumu nodokli, bet mēs atceramies, ka šo te MUNU var maksāt arī, piemēram, zemnieku saimniecības, un viņas varētu būt arī UN maksātājs. Ja. Tad, tā doma, ka ja jūs pa vidu nemaksājāt citus nodokļus par saimniecisko darbību, tad jūs varat arī atkārtoti kļūt par mikronodokļu maksātāju tajā pašā gadā. Tad tā ir viena tāda izmaiņa. Un otra izmaiņa ir tāda, ka bija noteikts, ja jūs esat noreģistrējis pašnodarbinātību, mikronodokļu maksāšanu, un jums ilgāku laiku nav vispār nekādu ieņēmumu. Tad jums nav no kā maksāt mikrouzņēmumu nodokli, tad jūs vienkārši izslēdz, jūs zaudējat šo statusu, un jūs vairs nevarat kļūt par mikronodokļu maksātāju. Tagad tas ir pagrozīts, un likumā ir, ja nav apgrozījuma 2 taksācijas periodus, ja 2 gadus pēc kārtas, tad jūs zaudējat statusu. Tad bija 1 gads, tagad ir 2. Un, ja ir MUNS reģistrēts 2. ceturksnī, tas ir no aprīļa līdz jūnijam, tad pat 3 gadus. Tas 1. gads un plus vēl 2. Bija tātad mazāk par gadu. Jā, un vēl ir papildināts, ja zaudē šo mikronodokļu maksātāju statusu, tad automātiski vice arī izslēdz no nodokļu maksātāju reģistra. Bet tie ir īpaši gadījumi, es domāju, ka tas uz jums pat neatiecas, tāpēc, ka jūs jau esat tādi, kas veic saimniecisko darbību, tāpēc arī jūs gal galā klausieties šo te webināru, jo jums svarīgi ir saprast pareizi, kā jārīkojas. Lūk, tāpēc es saku vairāk kosmētisks, labvēlīgs. Ministrs kabinets saka, Finanšu ministrija teica, ka labvēlīgs izmaiņas mazajiem uzņēmējiem. Lūk, tās ir. Tālāk esmu uzskaitījusi mikronodokļa plusus, kas ir
jau vairākus gadus, tad vienkārši ieņēmumu izdevumu uzskaite, jo mums galvenokārt interesē šie ieņēmumi, cik lieli jeb apgrozījums, lai mēs varam izrēķināt, cik ir 25%. Un ja mums ir visi norēķini bezskaidrā naudā, tad žurnāls pat nav jākārto. Ja? Tikai paskatāmies konta izrakstā un jau par katru mēnesi varam, jo tur par katru mēnesi ir deklarācijā jānorāda, cik ir janvārī apgrozījums, cik februārī, cik martā, jo tas ir svarīgi priekš sociālās apdrošināšanas, jo tās iemaksas attiecīgi tiek novirzītas janvāra apdrošināšanai, februāra, marta apdrošināšanai. Tāpēc katru mēnesi atsevišķi rāda. Tālāk, kā jau uzsvēru, vienkārši aprēķins un ļoti vienkārši prognozējams arī šis mikronodoklis. Arī deklarācijas ir ārkārtīgi vienkāršas. Ja ieņēmumi kādā ceturksnī nav, deklarācija nav jāsniedz. Jau teicu, ka personīgi varat tērēt visu pārējo, kas paliek pēc nodokļa. Un dažos gadījumos nodoklis var būt mazāks nekā jūs maksājat vispārējā gadījumā. Un es jums ar piemēriem jau rādīju, ja, ka palielinās tas IN, bet likme nepalielinās. Jā, un tad iespēja izvēlēties arī šo Industra banku, lai banka maksā, ietur jums to nodokli un samaksā. Bet es nezinu, manuprāt, tas ir tik vienkārši, kad nav īpaši vajadzīgs mainīt banku, ja jums jau ir kādā bankā konts, tos 25% ir pietiekoši viegli sarēķināt pašam. Un vēl tā, manuprāt, labā ziņa, kad faktiski, jo lielāks apgrozījums, jo labāk arī sociāla apdrošināšana, jo vairāk ir tie 80%, jo jūs attiecīgi vairāk uzkrājiet savai pensijai, lielākas iemaksas, jā, tiek veiktas. Un turklāt tur ir gan pirmajam, gan otrajā pensiju līmenī. Un kā mēs dzirdam, kad otrais pensiju līmenis jau sāk pelnīt, jā, un kaut kāds papildu ienākums mums varētu kaut kad nākotnē būt no tā pie pensijas. Lūk. Un vēl es esmu apakšā arī uzrakstījis šo statistiku, kas tiešām apliecina, ka cilvēki izvēlās šo mikronodokļu maksātāju statusu. Te ir man uz 25. gada 1. janvāri, tie ir jau 11,000 drusiņ pāri, un pirms gada tie bija 9,500 cilvēki, kas to bija izvēlējušies. Un palielinājums salīdzinoši ar iepriekšējo 1. janvāri ir 15,8%, kas ir salīdzinoši daudz vienā gadā. Arī pašnodarbinātie, kas vispārējā kārtībā maksā nodokļus, es teiktu, ka palielinās tas skaits, jo mēs redzam, vēl nav dati par 4. ceturksni, ir par 3. Tad 24. gada 3. ceturksnī tie bija turpat 44,000 maksātāji, kas maksāja vispārējā kārtībā sociālo kā pašnodarbinātie. Un attiecīgi 23. gadā tie bija 40,678, ja, tad ir pieaugums par 8%. Tad arī cilvēki izvēlās pašnodarbinātību, arī izvēlās maksāt nodokļus kā pašnodarbinātie, kā saka, lai veicās. Un tad tāds apkopojums, lai tomēr palīdzētu saprast, vai tas mikronodoklis ir piemērots. Jo, protams, ka katra situācija ir pilnīgi individuāla un nav kopīgs recepts, ja? Bet tomēr varbūt, ka jums palīdz šis mans apsvērums, tad pakreisi, kam, manuprāt, varētu nebūt piemērots mikronodoklis, pa labi, kuriem varētu būt piemērots. Tātad, kam varētu nebūt piemērots? Ja saimnieciskā darbība ir vienīgi ienākumi un tie ir mazi. Tātad tie ir mazi, mazāk par minimālo algu, tad jūs piemērojat šo neapliekamo minimumu ienākumiem, un pašnodarbinātās sociālais jums arī ir tikai 10%. Bet tad jāņem vērā, ka tas apdrošinājums ir niecīgs, jā, tikai pensijas pirmais līmenis, ļoti mazas iemaksiņas, jā. Stāži būs, bet pensijas lielums ir ļoti maziņš, ja tikai tādi ienākumi. Arī tiem, kuriem apgādībā ir bērni, pat vairāki bērni, tad jūs varat iedzīvotāju ienākumu nodokli būtiski samazināt, vai jums ir atvieglojumi par invaliditāti.
Ja saimnieciskā darbība ir kā papildu ienākumi, tad varbūt, ja jums ir arī alga salīdzinoši maza, ja, un jūs papildus vēl veicat saimniecisko darbību, un šai saimnieciskajai darbībai ir lieli izdevumi. Ja, tad vairāk kā 40% es uzrakstījusi. Ja? Tad jums ir ļoti daudz jāiegūda, lai jūs kaut ko te saimnieciskajā darbībā nopelnītu. Ja? Tad arī jāparēķina, tad varbūt tā vispārējā kārtība būs izdevīgāka. Un tad pensionāriem, tad ja pensija ir būtiski mazāka par 1000 eiro, ja? Jo mikro, kā mēs saprotam, nav nekāda nodokļa atvieglojuma. Tad jūs tai saimnieciskai darbībai varat izmantot šo te neapliekamo minimumu. Un arī tie, kas saņem kaut kādu veidu subsīdijas, kas ir neapliekami ienākumi, ja? Jo mikro nodokļiem pilnīgi viss ir 25% jārēķina. Un kam ir piemērots? Tad, ja tie ir vienīgi ienākumi, kas ir lielāki par minimālo algu un izdevumi salīdzinoši mazi, kas nepārsniedz apmēram 30% no ieņēmumiem, apgādībā nav bērni, tad jau bērni izauguši, un nav citi atvieglojumi. Ja tas ir kā papildu ienākums, tad, ja tas ir diezgan liels, jā, vairāk kā par minimālo algu, un ienākumi, citi ienākumi, ja, tad ir nelieli, un saimnieciskai darbības izdevumi arī, tad izdevumi ir salīdzinoši nelieli, tad jūs arī iespējams varat izvēlēties šo mikro, bet katram jāparēķina. Un arī, ja jums pensija ir pietiekoši liela jau, un jūs papildus vēl veicat saimniecisko darbību, tad arī var būt, ka ir piemērots. Ja? Tā varat rēķināt paši tālāk, katrs savus ciparus. Lūk, atgriežamies pie tā, ka ik viens pašnodarbinātais var algot arī darbiniekus, bet pats sevi darbā nevar pieņemt. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Tad pats par sevi algu nevar rēķināt sev, ja? Izņemot, tas ir zemnieku saimniecība īpašnieki var izvēlēties sevi pieņemt darbā, un individuālie uzņēmumu īpašnieki, ja, var sevi pieņemt. Pārējie pašnodarbinātie individuālie komersanti sevi darbā nedrīkst pieņemt, nav tāda iespēja, bet viņi var citus pieņemt darbā. Un tāpēc arī jāsaprot, kas tad mainās algu nodokļos, ja es pieņemu darbinieku. Kā jau es uzsvēru, vienalga, vai tas ir mikro nodokļu maksātājs, viņam nodokļi jāmaksā par darbiniekiem vispārējā kārtībā, un ja tas darbinieks ir iesniedzis algas nodokļu grāmatiņu, tad tā labā ziņa, kad viņa tas neto, jeb izmaksājumā summa nākošu gadu, daudzos gadījumos palielinās. Un tad man atkal ir vairāki skaitļi, pie 740, tātad pie minimālās algas aprēķins, ieturam gan sociālo, gan piemērojam neapliekamo, jā. Un te ir piemērs ar vienu apgādībā esošu personu, un iznāk, ka pie minimālās algas mums algas nodoklis nav jāmaksā, un ir tikai šis darba ņēmēja sociālais, un pārējo mēs izmaksājam. Darba devēja izmaksas kopā nemainās, ir precīzi tāds pašs, kā bija pagājušajā gadā, ja, jo sociālais nav mainīts likme. Pie 1000 eiro arī ir aprēķins, ja, tad ja kādam interesē, tur jau būs iedzīvotāja ienākuma nodoklis jāmaksā, bet tā labā ziņa, ka neapliekamais minimums ir visiem 510, līdz ar to izmaksājumā summa nedaudz palielinās, es neesmu aprēķinājis, cik tur tas plusiņš. Un pie 2000 eiro arī palielinās neto izmaksājumā summa par 55 eiro 34 centi. Kāpēc? Tāpēc, ka ir šis neapliekamais. Tā, es ceru, ka sapratāt, bet kopējās izmaksas darbspēkam paliek tādas pašas, tad palielinās tikai izmaksājumā summa. Un ja nav iesniegt nodokļu grāmatiņu, tad ir tas pats stāsts, kas bija pašnodarbinātajam, kuram ir papildu ienākumi, jā, tad arī šeit, tas nozīmē, ka tā ir otrā darba vieta, nav iesniegt nodokļu grāmatiņu, tad jārēķinās, ka nodokļi palielinās, jā, tad palielinās, tāpēc, ka nav neapliekamā, bet ir algas nodoklis lielāks 25,5%. Bet kopējās darbspēka izmaksas nemainās, ja to es gribētu uzsvērt. Pie 1000 eiro
tad kopējās darbspēka izmaksas iznāk tie paši 1235,90, tā bija arī pagājušajā gadā. Nu, te nav pierakstīta riska nodeva. Jā, es varu uzsvērt, kad neatceros, kad ieviesa, bet nu jau pagājušajā gadā jau tas bija, tad turpinās, ka arī pašnodarbinātajiem par saviem darbiniekiem ir jāmaksā riska nodeva 36 centi mēnesī. Ja? To neaizmirstiet. Nu tā, tad mēs izrunājām visu par ienākuma nodokļiem, nu atliek tagad saprast par PVN. Jo te ir izmaiņas, un tās ir arī, nu kā saka, ļoti labi jāsaprot, ja, lai jūs nepārkāptu likumu, jo ienāk jautājumi, kur jau redz, ka ir pārkāpts likums. Ja? Tad jāzina iepriekš, jo kas ir būtiski ļoti saprast, ka PVN likuma normas vienlīdz attiecās uz visiem. Vienalga, vai tā ir fiziska persona vai juridiska persona. Tad vienalga, vai jūs esat pašnodarbinātais, individuālais komersants, zemnieks saimniecība vai sijā, jums šīs normas ir vienādas. Ja? Lūk. Un tad jau esam pieraduši, ka pilnīgi visiem nav jākļūst par PVN maksātājiem, ir slieksnis likumā noteikts. Šobrīd tas jau pagājušajā gadā arī bija 50,000. Bet ļoti labā ziņa, ka vairs nerēķina par iepriekšējiem 12 mēnešiem, kas dažkārt bija apgrūtinoši, jo visu laiku bija jāskaita. Pieņemsim, no janvāra tad ir kalendārais gads, bet pēc tam februāris un 12 mēneši līdz nākošā gada janvārim, ja, ieskaitot. Tad tagad tas jāskaita par kalendāro gadu. Tā jau ir labā ziņa. Tad ir daudz vienkāršāk. Mēs jau ieņēmumu izdevuma žurnālā, savos ieņēmumos uzskaitām ieņēmumus un jau redzam, kāds ir mūsu apgrozījums un vai jau netuvojas tie 50,000. Tā ir labā ziņa. Varbūt piņķerīgāk ir tas, ka ir paplašināts šis darījumu uzskaitījums, kas ietilpst tais 50,000. Bet tas ne uz visiem, tas visus neietekmēs. Es to pastāstu, bet iespējams, ka tas jums nebūs svarīgi. Jāpieskaita arī daži neapliekamie darījumi. Tad iekš tiem 50,000 tiek vērtēta arī lietota nekustamā īpašuma pārdošana, telpu īre, tad ja jūs izīrējat telpas, tad arī jāpieskaita tanī apgrozījumā, un finanšu apdrošināšanas pakalpojumi. Tad tas viss kopā ir jāsaskaita, lai saprastu, vai ir tie 50,000. Ja jums neviens no tā darbības veida nav, tad jums par to nav vispār jādomā. Ja? Vai arī otrs gadījums, es sarkano esmu tātad rakstījusi visas izmaiņas, lai pievērstu jūsu uzmanību, ja jums ir tikai neapliekami darījumi, vai tiem neapliekamiem darījumiem ir gadījuma raksturs. Vienreiz bija kaut kāds tur, es nezinu, īra, vienreiz jūs kaut ko tur izīrējāt un vairs nav, tad arī ne, tad nav tas jāskaita un jāreģistrē, nav jāreģistrējas. Ja? Jā, bet tad, ja jums ir tātad papildus, jūs, nezinu, kādu preci ražojat vai kādu pakalpojumu, un plus jums ir telpa īra regulāri, jā, tad jums jāskaita arī tas kopā, un ja ir 50,000, tad jādomā par PVN. Bet vēl man būs slaidiņa par tiem plus 5,000, tālāk runāsim. Otra norma ir saglabāta tad Eiropas Savienības teritorijā iegādājas preces virs 10,000, un te jau bija kalendārais gads, tad arī ir jākļūst par PVN maksātāju, te nemainās. Tālāk sniedz pakalpojumus, kuras sniegšanas vieta ir cita Eiropas Savienības dalība valsts. Tātad mums visu laiku ir jāpadomā, ja mēs izejam ar saviem pakalpojumiem ārpus Latvijas, bet tur jau arī ir jāuzmanās. Jūs varat tepat Latvijā sniegt pakalpojumu, bet ir jāstāsta, kā nosaka pakalpojumu sniegšanas vietu. Un tā pamatnorma ir, ka pēc saņēmēja adreses, tad jūs varētu Vācijas uzņēmumu sniegt pakalpojumu tepat Latvijā.
bet izrakstat viņam rēķinu un redzat, ka viņa darbības vieta ir tad Vācija reģistrācijas vieta, tad jums ir jākļūst par PVN maksātāju. Tāda norma jau bija, jā, bet ir nedaudz tagad par labu, jā, mēs to izrunāsim, bet nav jāreģistrējas, ja sniedz šādu pakalpojumu uz Eiropas Savienību PVN nemaksātājiem. Jā, tad ja tas nav PVN reģistrāts citā dalību valstī, tad jums arī nav jākļūst par PVN maksātāju. Nu, un tā jaunā ziņa ir tā, ka nav jāreģistrējas arī par PVN maksātāju, ja ir saņemts tas X-kods, ja, EX kodiņš, ja, un to var saņemt, ja preces un pakalpojumi no Eiropas Savienības nepārsniedz 100 000. Man būs tālāk slaidiņā paskaidrots. Tur mēs izrunāsim sīkāk. Un paliek ceturtā norma saņem pakalpojumus iekšzemē no citām valstīm. Un tā īstenībā bija apgrūtinošākā mazajam biznesam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs arvien vairāk izmantojam pakalpojumus, kurus mums sniedz dažādas internetu platformas. Ja? Mēs maksājam kādam, kurš izraksta rēķinu nevis kā Latvijas PVN maksātājs, bet citas valsts PVN maksātājs. Un tad mūsu pienākums ir kļūt par PVN maksātāju. Tad EBA, ECI un visi šie te, ja? Tas arī tiek risināts, par to mēs izrunāsim. Tā ir liela problēma, bet tā tiek risināta, un tūlīt būs slaidiņš par to pēc viena, ja? Ne pēc diviem. Tad par visu pēc kārtas. Tad pirmais, es pieminēju, ka arī reģistrācijā ir izmaiņas. Jārēķina par kalendāro gadu, tie 5000, bet vēl ir otra izmaiņa. Tas, ka ja jums ir pārsniegti tie 50 000 nedaudz, tas ir līdz gada beigām ne vairāk par 10%, jeb ne vairāk par plus 5000, tad jūs drīkstat nevis uzreiz kļūt par PVN maksātāju, bet ar nākamā gada 1. janvāri. Tad, ja jums būs, pieņemsim, no janvāra līdz novembrim 50 000 jau, jums nav uzreiz jāsteidzās PVN reģistrā, ja jūs zinat, ka decembrī jums nepārsniegs tos 5000. Tad jūs vienkārši 1. decembrī līdz 1. decembrim iesniedzat vidam iesniegumu par reģistrāciju PVN statusā ar nākamā gada 1. janvāru, lai jūs reģistrē. Bet, ja tomēr, tas ir 59. panta, ja man tur visi tās normas sarakstīts, bet, ja tomēr jums ir tas plus 5000 pārsniegts vairāk tajā decembrī, tad gan uzreiz ir iesniegums jāsniedz un jūs uzreiz jāreģistrējas. Ja? Tad 50 000 plus 5000, ja netiek pārsniegti, tad ar nākamā gada 1. janvāru, kas ir vienkāršāk, ja? Kad vienu gadu mēs neesam PVN maksātājs, nākošu gadu tad kļūstam. Jā, jā, te ir arī tā norma, ko es jau izstāstīju, ka ja gadījumā jūs pārsniedzat vairāk kā par 5000 to slieksni, tad gan jums uzreiz nākamajā dienā informējat vidu, kļūstiet par PVN maksātāju. Ja? To paturam prātā. Tie, kam jau ir ap to 50 000. Un vēl, ko ir vērts aizdomāties, ka PVN reģistrāciju nevajadzētu nokavēt. Kāpēc? Tāpēc, ka ja gadījumā, te ir man ar piemēru, bet es tā vienkārši arī izstāstīšu. Pieņemsim, te mani līdz aprīlim no gada sākuma ir tikai 40 000. Mēs nesatraucamies, mums vēl tālu, bet pēkšņi ir viens darījums liels un mājā par 16 000. Tad jau ir pārsniegts 56 000, mums jau steidzīgi jākļūst par PVN maksātāju. Bet kas ir tā sliktā ziņa, ka ja jums pārsniedz tos 55 000, tad 50 plus 10%, tad jums jau par to pārsniegumu ir jāsamaksā PVN budžetā. Tātad šī gadījumā tas ir 1000, kas ir pārsniegts tos 55,
un no tā 1000, tad reiz 21 dalīt ar 121 PVN likmi, jā, jums jau jāsamaksā 173,55 PVN budžetā, neskatoties uz to, ka jūs vēl nebijāt PVN maksātājs, jums nebija PVN rēķins izrakstīts un tā tālāk, bet tikko ir pārsniegts šis slieksnis, tad līdz šim bija 50,000 pārsniegti, tagad tos 55 ja pārsniegts, tad par to jau jāprēķina PVN, un tā sliktā ziņa, ka jums nav priekšnodokļu tiesības, ja, kamēr jūs neesat PVN reģistrā, priekšnodokļu nav, tad jums jāmaksā. Tātad ļoti uzmanīgi kontrolēt, cik daudz ir jūsu apgrozījums, un ja tas tuvojas tiem 50,000, uzmanīgi domājat līdzi. Nu, tur arī piemēriņš ir par tiem Eiropas Savienības, ja jūs ievadat preces vairāk kā 10,000 un arī nepamanat, ka jums jau jākļūst par PVN maksātāju. Tur ir ļoti līdzīga norma, tad tas, kas pārsniedz 10,000, par to jums jāprēķina PVN, pat ja neesat PVN reģistrā. Nu, lūk, un tagad mēģinam saprast šo normu, kas ir īpašā reģistrācijas kārtība, ja piemēro nodokļu atbrīvojumu citā valstī. Tas ir spēkā no šī gada janvāra, ir jauns 139 prim pāns PVN likumā, kas saka, ka jūs drīkstiet nemaksāt PVN par citā valstī veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem. Un tur ir jāskatās divas lietas. Tad nav pārsniegta tā robeža vērtība, kas nosaka, ka tai valstī jākļūst par PVN maksātāju. Tad mums ir tie 50,000, katrai valstī ir citas šī summa. Ja? Tad jāuzzina, kur jūs piegādāsiet to preci un pakalpojumu. Un kopā apgrozījums uz Eiropas Savienību nepārsniedz 100,000 eiro. Un tad jums ir tiesības vidam lūgt, izskatīt un piešķirt šo EX kodu, kas jums ir ļauj nemaksāt to PVN, nekļūt par PVN maksātāju šeit un arī nemaksāt citā valstī. Un vids šo te atbrīvojumu saskaņo ar to dalību valsti, kurai tad jūs piegādājat šīs preces un pakalpojumus. Nu, tad šāda, varbūt kādam nodara, ne visiem tie, kas jau tikai Latvijas iekšienē veids darījumus, nu, tiem šī norma neko nedod, jā? Tiem jāpadomā tikai par to reģistrācijas slieksni. Bet otra norma, kas, manuprāt, ļoti daudziem ir aktuāla, tāpēc ieklausieties, jo tie bēdu stāsti ir daudz pēdējos gados saņemti, kad pieņemsim tikai tāpēc, ka es esmu noreģistrējies tur Booking.com, un tad man tur ir jākļūst par PVN maksātāju, vai tikai tāpēc, ka es izmantoju kaut kādu internetu platformu savu cimdiņu pārdošanai, jā, tad man jākļūst par PVN maksātāju. Tā bija apgrūtinoša norma, beidzot, to ir sadzirdējis ne tikai vides, bet arī Finanšu ministrija un ir izstrādājusi jaunu pantu PVN likumā 139.2 prim pāns. Ja gribat, varat uzšķirt. Tas ir 2 A4 lapuses, ļoti smalki aprakstītas visas situācijas. Nu, es mēģināju tādu koncentrētu kopsavilkumu jums tagad sagatavot. Ja? Tātad tā doma ir, un tas jau citās valstīs jau ir spēkā jau, mēs esam drusciņi tā kā aizkavējušies, ja? Kad jūs drīkstēsiet izmantot citu dalību valstu uzņēmumu sniegto pakalpojumu, nekļūstot, vai arī preču iegādi, jā, Eiropas Savienības teritorijā, bet nereģistrējoties par PVN maksātājiem. Šeit Latvijā. Jums nebūs jākļūst par PVN maksātājiem, beidzot, ja tas tiks sakārtots. Bet sliktā ziņa, ko ieklausieties, tas nav ar 1. janvāri. Tas ir spēkā šis pāns ar 1. jūliju. Tad jūs pagaidām nevariet izmantot šo iespēju. Jūs to varēsiet sākt izmantot ar 1. jūliju. Tātad, doma kāda? Jūs, pieņemsim, ņemam to pašu Booking.com, ja jūs izmantojat, jūs ņemam, vai Facebook reklāmu, vienalga, ja? Jūs apmaksājiet ik pa laikam šādu pakalpojumu, kuru jums izraksta citas dalībvalsts PVN maksātājs. Fiksējam šo situāciju, saprotam, ja? Un tad no 1. jūlija jūs varēsiet
reģistrēties, speciāla kārtība būs. Starp citu, tieši tāpēc, ka būs speciāla kārtība, kā reģistrēties vidā, tāpēc to nevarēja ieviest ar 1. janvāru. Vidam jāpielāgo sistēma. Būs tātad iespēja piereģistrēties tieši šo īpašo dažu pakalpojumu, vai varbūt viena tikai pakalpojumu saņemšanai vai preču iegādēji. Vidā reģistrējamies pirms tam, kad mēs saņemam šo pakalpojumu vai preci. Tad iesniedzam vidā iesniegumu. EDSā noteikti, ja? Tālāk vīds pieņem lēmumu pēc likuma 5 darbdienu laikā, gan jau ātrāk. Tad jums tas dos iespēju aprēķināt PVN tikai par šo vienu darījumu. Tad, ja jūs samaksāsiet, nezinu, par Facebook reklāmu 10 eiro, tad jūs aprēķināsiet PVN 2,10 eiro un samaksāsiet. Tad tikai par šo saņemto pakalpojumu vai preci jūs aprēķināt PVN. Tad es tur daudzas normas esmu izlaidusi, jā, tur vēl visādi skaidrojumi varat izlasīt, bet pēc būtības, jā, lai jūs saprastu, pietiek ar šo. Tad jūs neizsniedziet PVN rēķinu par savu preču piegādēm un pakalpojumiem. Tad jums tas neuzliek par pienākumu izrakstīt PVN rēķinu, pieņemsim par to, ka jūs sniedzat izmitināšanas pakalpojumu. Ja? Jūs maksājat PVN tikai par šajā pantā noteiktiem darījumiem. To jau es izstāstīju, ja? Tad tikai par šo vienu rēķinu. Jums nav tiesības atskaitīt priekšnodokli, tur kļūdiņa vārdā, ja? Bet tad nav tiesības atskaitīt priekšnodokli, ko tas nozīmē. Jūs kaut ko pirkāt, priekšnodoklis jums nav, tāpēc, ka jūs neesat reģistrēts par PVN maksātāju. Jūs vienkārši esat saņēmis atļauju samaksāt PVN tikai par tiem atsevišķiem darījumiem. Un iesniedz paziņojumu BID par šiem darījumiem līdz nākamā mēneša 20. datumam, tad būs sistēmā iespējams iesniegt šādu paziņojumu, kurā jūs tad norādīsiet, ka jūs 10 eiro esat samaksājuši, aprēķinājuši PVN 2,10 un līdz 23. datumam vienotajā nodokļu kontā tad arī to PVN iemaksāsiet. Tālūk, bet kas ir jāņem ārkārtīgi svarīgi, kur ņemt vērā? Jo iespējams, kad kāds no tiem, kas manī klausās, jau ir kļuvis par PVN maksātāju, un tāpēc, ka viņš gluži vienkārši saņem šādus rēķinus, ja? Un ir likuma paklausīgs un ir noreģistrējies PVN reģistrā, lai gan pēc citiem kritērijiem viņam nebūtu jākļūst par PVN maksātāju. Tad visi tie, kas šobrīd jau ir PVN reģistrā tikai šī iemesla dēļ, jūs drīkstēsiet izstāties no PVN maksātāja ar 1. jūliju. Ja, jūs drīkstēsiet uzrakstīt iesniegumu, izstāties no PVN maksātāja. Bet paturiet lūdzu prātā, neiebrauciet auzās ar šo te izstāšanos, jo vienmēr, tas nav tikai šī gadījumā, bet vienmēr, kad stājas ārā no PVN maksātāja, ja, no PVN reģistrācijas, ir jāatmaksā PVN priekšnodoklis. Un ja jūs būsiet tai laikā, kad bijāt PVN maksātājs, iepircis kādus pamatlīdzekļus, tad jums būs jāaprēķina atlikusī vērtība un no atlikušās vērtības jāsamaksā PVN. Tad, ja to pamatlīdzekļu iegādi jūs būsiet uzrādījuši kā priekšnodokli. Ja? Vai ja jums būs iepirkti krājumi, kas būs atlikumā, jums tieši tāpat būs jāveic inventarizācija, jākonstatē 1. jūlijā, kāda ir jūsu krājumi un jāatmaksā priekšnodoklis. Arī pamatlīdzekļu izveidošana, nepabeigtā celtniecība. Ja? Tad pasakojiet, ja jums ir bijis tajā laikā, kad bijāt PVN maksātājs liels priekšnodoklis, tad vajag paskatīties, vai tas nav par pamatlīdzekļiem, par krājumiem, kas vēl ir atlikumā, nepabeigto celtniecību, pamatlīdzekļu izveidošanu, jo tad jārēķinās, ka PVN būs jāatmaksā, ja? Stājoties ārā no PVN reģistra. Es ceru, ka es ļoti detaļās visu izstāstīju, pietiekoši skaidri, tātad šī ir labā ziņa, bet tikai no 1. jūlija iespējams šo izmantot. Līdz tam tad ir jāpaciešās. Un tad beigās kopsavilkums tāds, ja, ko tad mēs šodien izrunājām, lai salikt to pa plauktiņiem, tad atceramies, ka
mums ir jālieto šie strukturētie elektroniskie rēķini, par kuriem es runāju, tautā sauktie e-rēķini. Un tiem, kas izrakstīs rēķinu budžeta iestādēm jau no šī gada, pārējiem no nākošā gada, tā ka domājam, kā to darīsim. Un atcerieties, es teicu, Latvija LV ir visvienkāršākā iespēja. Tiešām tas nav nekas sarežģīts. Tas aizņem burtiski dažas minūtes, jā. Pirmajā reizē varbūt ilgāk, pēc tam tas jau ir automātiski un ļoti ērti. Tālāk rēķinamies ar to, ka var nedaudz palielināties sociālās iemaksas tiem, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā pašnodarbinātie, jo minimālā alga ir palielinājusies, jā. Tālāk vēl mēs paturam prātā vienu lietu, ko es pirms tam nepieminēju, bet tagad vēlreiz tātad izrunājam, ja, ka līdz 17. janvārim jums ir iespēja iesniegt vidā šo te apliecinājumu EDSā, ka jūsu ienākumi varētu būt mazāki par minimālo algu. Tas ir 740 eiro mēnesī vai attiecīgi gadā, ja sarežģinām 12 ir 8880, bet tāda iespēja, tā kā jau arī iepriekš bija, ir tikai tiem, kuriem ir tikai pašnodarbinātā ienākumi. Ja? Tad, ja vēl ir paralēla darba samaksa, tad tāda iespēja nav un tāds apliecinājums nav jāsniedz. Ja? Bet, ja jūs esat tikai un vienīgi pašnodarbinātais, jūs šādu apliecinājumu katrām gadījumam varat iesniegt. Tas jums dos iespēju maksāt sociālo no faktiskā ienākuma, un jums nebūs pārsteigums, kad jums atsūta paziņojumu, ka lūdzu piemaksājiet sociālās iemaksas, kā minimālās, jā. Labā ziņa gan, ka pašnodarbinātajiem tie ir tikai 10% no minimālās algas, kas nesanāk jau arī, tik ļoti daudz, jā. Tad, par gadu tie ir 888 eiro. No minimālās algas rēķinot 10%. Ja? Bet no otras puses, ja jūs esat tikai un vienīgi pašnodarbinātais un neesat pensijas vecumā, jo tas uz pensionāriem neatiecas, ja? Tad var būt, ka jums pat ir izdevīgi maksāt šīs minimālās iemaksas 10% no minimālās algas. Kāpēc? Tāpēc, ka vismaz stāžs jums iet. Jums iet šis nodarbinātības stāžs, kas jau, lai saņemtu pensiju, ir nepieciešams vismaz 20 gadi. Ja? Tad maksājot 10% stāžs iet, nedaudz ir arī kaut kādas iemaksas, un jums būs pensija. Tā ka izmantot šo iespēju variet, iesniegt apliecinājumu, bet varbūt, ka nemazam arī izvēlaties nesniegt un maksāt tās 10% no minimālās algas. Pat, ja ienākumi ir mazāki, jā, to tad pašam ir jāizdomā. Šoreiz es neatkārtoju, ir jau joprojām saglabātas kategorijas, kuriem nav jāmaksā šis minimālais 10%. Lai atsvaidzinātu atmiņā, es pieminēju pensionārus, tad tur bija invalīdi 1., 2. grupa, tur bija māmiņas, ja vecāki vēl precīzāk, vecāki, kuri audzina bērnu līdz 3 gadi, ja, piemēram, studenti, dienas nodaļā, kas studē līdz 24 gadiem, tad tiem arī nav tās minimālās jāmaksā, un uz viņiem tas neatiecas. Ja? Vai es pareizi kaut ko pateicu? Jā, tā arī pateicu pareizi. Tad viņiem nav jāmaksā no minimālās algas, viņi maksā no faktiskā ienākuma. Tie, kam ir tas izņēmums, viņi maksā no faktiskajiem ienākumiem, attiecīgi vai tikai 10%, vai arī to 31,07%. Tālāk, 4. secinājums, tad, ja saimnieciskā darbība ir vienīgi ienākumi, tad iedzīvotāja ienākuma nodoklis varētu samazināties, bet tikai tiem, kuriem ienākumi ir ap 4000 mēnesī, jeb ap 48 000 gadā. Ja? Ja tie ir kā papildu ienākumi, tad mēs redzējām, ka nodoklis palielinās.
Tālāk 5. mans secinājums. Ieteicams aprēķināt iespējamos nodokļu maksājumus atbilstoši katram nodokļu režīmam, lai izdarītu pareizo izvēli, vai jūs maksājat vispārējā kārtībā vai migrā nodokli. Ja? Nu, ja neesat PVN maksātājs, es vēlreiz uzsveru, ja? Jo migrā PVN maksātāji vienkārši nevar izvēlēties. Tad tā labā ziņa, ko es izstāstīju detaļās, ka migrā nodokli var izvēlēties arī pēc tam, kad bija pārtraukta saimnieciskā darbība tā paša gada laikā. Nu, un tad par PVN mums bija vairāk tādas labās ziņas, kad rēķina šo reģistrācijas slieksni par kalendāro gadu, 50,000 plus 5,000, ja? Ja nav pārsniegts gadu laikā, tad ar nākamo gadu tikai reģistrējamies. Tad par precēm pakalpojumiem citai dalību valstī var pieteikties mūsu vidā, ja? Tad mūsu vidā, nevis uz citu dalību valsti, šim te ekskodam, ja? Kas tad varam izmantot neaprēķināt PVN. Un, ja preču pakalpojumu iegāde tad ir no citām dalību valstīm, no citām valstīm pat vēl precīzāk, ja es esmu uzrakstījis no ES, bet faktiski tur bija precīzi slaidā, ka no citām valstīm, tad no 1. jūlija esam gatavi, ka mēs varēsim kā saka, iesniedzot iesniegumu vidā, reģistrējoties tikai šo darījumu saņemšanai, mēs varēsim aprēķināt PVN tikai par šiem darījumiem un neveicot reģistrāciju PVN maksātāju statusā. Ja? Tad mums nevajadzēs PVN deklarāciju, mums vajadzēs tikai norādīt šo darījumu, ko mēs esam apmaksājuši citas valsts rēķinu un par to samaksāt PVN, kas ir mazāk un arī vienkāršāk, manuprāt. Ja? Nu, līdz ar to man izskatās, jā, kad paldies jums, ceru, ka informācija bija noderīga, tās bija tās būtiskākās izmaiņas. Nu, vēl, ko es varu tā beigās pateikt, bet nu gan jau jūs to dzirdējāt. Tad, tā kā iedzīvotāja ienākuma nodoklis tomēr tiek samazināts un līdz ar to budžeta ieņēmums samazināsies, nu tad mums jārēķinās, kad kaut kas paliek arī dārgāks, jā, un kaut kam arī nodokļi palielinās. Nu, par to es neesmu iekļāvusi, bet, nu, ziniet jau droši vien, kad, nu, akcijas nodoklis jau galvenokārt ir palielināts, jā, tad, nu, kaut vai degvielai, jā, tad jārēķinās ar lielāku akcijas nodokli, nu, un citām precēm. Tad kaut kur ir arī palielinājums. Nu, ko jūs izjutīsiet vairāk kā cenas? Lielāku vai mazāku palielinājumu, arī kafija, piemēram, jā, paliek dārgāka dēļ vairākiem iemesliem. Jā, nu to mēs šodien neskatījām. Paldies jums par jūsu uzmanību, jā, un tātad lūk arī Pats LV jums piedāvā 30% atlaides kodu jūsu abonentiem, ja jūs reģistrējaties šodien. Jā, tad šodien ir 8. janvāris, un ja jūs kļūstiet par klientu, tad jūs variet saņemt 30% atlaides kodu, un lūk, šis kodiņš arī ir redzams Jan 8. Jā, tad, jā, izmantojiet šo iespēju, un no savas puses vēlreiz paldies par uzmanību, lai jums viss izdodās. Jā, lai jūsu preci un pakalpojums ir pieprasīts, jā, un, kā saka, lai nodokļu maksāšana jums nesagādā problēmas, jo ja jau jums ir ienākumi, jā, tad ir arī no kā maksāt, nu, un nodokļi ir neizbēgami, kā saka, jā. Tikai atrodiet to veidu, kā, nu, mazāk, vienkāršāk maksāt, vienkāršāk aprēķināt, jā, lai tas jums nesagādā pārāk liels, nu, sarežģījums aprēķinos. Izmantojot arī Pats LV iespēju kārtot grāmatvedību, reģistrēt ieņēmumus izdevumus, nu, šajā sistēmā. Nu tā, jā, un jautājumi, cik es saprotu, drīkst iesūtīt jautājumus, kas tiek apkopoti, sistematizēti, un uz šiem jautājumiem jūs tad saņemsiet arī kopīgi, ja, tādas atbildes, pat individuāli, rakstiski būs nopublicēts, jā, sociālajos tīklos būs nopublicēts, tātad arī šīs atbildes uz jūsu jautājumiem, tā ka izmantojiet arī tādu iespēju.
Bet es ceru, ka visi dzirdējāt labi un sapratāt. Paldies vēlreiz un atā! Vismaz viens klausītājs bija.